Nezināju, kā nosaukt to. Nosaucu palīdzību vētrās. Не знала, как назвать, назвала помощь во время бури. No sākuma es gribu izlasīt jums no rakstu vietu no Mateja evaņģēlija. Tas ir no 8. nodaļas, Матфея 8, no 19. līdz 26. pantam. с 19 стиха. Tur ir tas stāsts par to, kad mācekļi ar Jēzu bija laivā. Там Un, история, где ученики с sākās Иисусом tā были vētra. в лодке, и началась буря. Un viens rakstu mācītājs atnāca un uz viņu sacīja, uz Jēzu tas ir: Es tev sekošu, lai kurp tu ietu. Un Jēzus tam saka: Lapsām ir alas, putniem apakš debes ir līgstas, bet cilvēka dēlam nav kur savu galvu nolikt. Un kāds cits no viņa mācekļiem sacīja uz viņu: Kungs, atļauj man pa priekš noiet un apglabāt savu tēvu. Bet Jēzus uz to saka: Nāc man pakaļ, un lai miroņi apglabā savus miroņus. Un viņš iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Redzi, liela vētra sacēlās jūrā, tā ka viņa laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa un modināja viņu sacīdami: Kungs, palīdzi mums, mēs grimstam. Un viņš uz tiem saka: Kam esat tik bailīgi jūs masticīgie? Un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru un iestājās pilnīgs klusums. Es domāju, ka jūs visi ļoti labi zinat šo stāstu. Я думаю, вы Lielākā все daļa no хорошо jums знаете ir эту daudzus gadus историю. kristieši. Большинство из вас уже много лет Un верующие. es personīgi, cik arī jau pār 10 gadiem esmu ar Dievu staigāju un С kalpoju. Богом тоже больше 10 лет хожу с Ним, Tieši служу. šis stāsts Nu, no imенно jaunās это derības, no evaņģēliem, tieši man История personīgi из Нового Завета, из Евангелия ļoti kaut kā uzrunā un pieskarās un ik pa очень laikam говорит ко мне и касается man kaut меня. kā par sevi atgādina. И Jo за временем напоминает о себе. man liekas, tā līdzība, tas stāsts par to, ka, kā es iedomājos, kā tie mācekļi brauca tajā laivā, tajā Я когда jūrā. представляю, как ученики Es ехали в iedomājos, этой ir tā лодке, vētra, un и что там шторм. viņam noteikti arī nebija tāds kuģis kā Наверняка mūsdienās. у них Tāds там drošs. Tā kā, не tur bija parasta корабль был такой laiviņa, надежный, а просто koka лодочка. noteikti. Un tad, kad Dеревянная. jūrā saceļās riktīga vētra, И когда шторм, diezgan droši, ka ar Поднимается. tevi var būt cauri. это понятно, что с тобой может быть все плохо. Kad es par šo situāciju domāju, kad es viņu lasu, Когда я думаю об такой ситуации, читаю об man tas этом, neliekās tā, viņi nokļuva nelielās nepatikšanās. нет такого, что у них там чуть-чуть проблемы Bet были. es, kad to lasu, es riktīgi jūtu to, Когда я это читаю, ka tā situācija ir diezgan Чувствую. īstenībā traka. что эта ситуация, она такая сумасшедшая достаточно. Un Jēzus, protams, kā vienmēr guļ, Иисус, конечно, спит. un tas tipiski. Un Это ему свойственно. mācekļi, kā vienmēr, tipiski А stresā. ученики, как им свойственно, они Un стрессуют. modina Jēzu un saka, Будут mēs Иисуса grimstam. и говорят, мы тонем. Un Jēzus mierīgi viņiem atbild, А Иисус спокойно отвечает, kāpēc jūs esat bailīgi, почему вы jūs боитесь, masticīgie. вы маловеры. Un viņš mierīgi apklusina to vētru. И он просто успокоил эту бурю. Un tas stāsts ir, protams, realitāte. Tā ir pa īstam, tā ir noticis. Это реальность, эта история, это так и Bet было. mēs viņu mūsdienās arī lietojam kā salīdzinājumu, kā Но tādu мы в наши дни эту историю используем как сравнение, uz kaut как kādām притчу, mūsu dzīves situācijām bieži vien. относим ее к своим жизненным ситуациям. Bet šoreiz es gribu nedaudz šo rakstu vietu tā kā paskatīties nedaudz no citas puses. Но на этот раз я хочу чуть-чуть по-другому посмотреть на это местописание. Un parunāt ne tikai par to, ko mēs visi jau zinām, bet tas ir cits jautājums par to, cik ļoti mēs patiešām to apzināmies savā dzīvē. Вопрос вообще в том, насколько мы это осознаем в своей Un жизни. vai mēs tiešām tā jūtamies, И вправду ли мы чувствуем себя так? vai tā tiešām ir mūsu realitāte, Является ли это нашей реальностью? ka mēs zinām, ka Dievs mums palīdzēs tajās vētrās. Что мы знаем, что Бог нам поможет в шторм. Ka mums nav jāuztraucās, nav jābūt stresā. Что мы не должны волноваться. Ja mūsu dzīvē notiek kaut kādas situācijas, kuras mēs varam asociēt kā ar vētru. Если в нашей жизни происходят какие-то ситуации, которые можно назвать штормом Jo, или бурей. ja tas tā būtu un par to nevajadzētu runāt, tad man liekas, ka visi kristieši būtu priecīgi, mierīgi, laimīgi Если бы это un было так, vispār viss тогда об būtu этом super. надо было бы говорить, и все верующие были бы такие Bet счастливые, радостные, и все было бы realitāte классно. ir tā, ka mēs No redzam, ka tas реальности tā nav. Мы видим, что
что это не так. Tāpēc mēs it kā, es domāju, ka daudzi zinām šo rakstu vietu, Поэтому мы многие как будто un, знаем mēs это zinām šo место stāstu, Писания, знаем эту историю, bet tā nav bieži vien mūsu dzīves realitāte. но часто это не является нашей реальностью. Bet mēs visi esam procesā. Мы Es все в varu процессе. uzreiz pateikt, ka tā nav arī pilnībā manas dzīves Я сразу realitāte. могу сказать, что это и не полностью моя жизненная реальность. Protams, ka joprojām diezgan daudz man ir situācijas, kurās es stresoju, es uztraucos. Конечно, до сих пор Man nav есть достаточно pilnīgs miers. ситуации, когда я волнуюсь, нервничаю, и нет полного покоя. Es arī tā kā uz to eju un mācos, un tas Я ir тоже viens no иду к tādiem этому, mērķiem, учусь. Это одна из моих целей, ka savā būtībā es vienmēr ticētu tam, чтобы я в своей глубине всегда верила kam mēs sludinām, ka Dievs ir labs, Viņš ir uzticams. в то, что мы проповедуем, что Бог, Он верен, Он хороший. Un tieši caur šo rakstu vietu Dievs arī to parāda. И Viņš arī через to это место māca. Писания Бог это тоже показывает и Man учит liekas, этому. lielākā daļa Bībeles, tas, ko Jēzus mums māca, ko Viņš mums parāda, По-моему, ko Viņš большинство uz mums runā, Библии, то, что Иисус нам учит, ir uzticēties Viņam. это доверять Ему. Neuztraukties, nebūt Не stresā, ne par волноваться, ko. не стрессовать. Un tas ir tā, kā es lūdzu sākumā. Es teicu, ka tas ir staigāt citā Это realitātē. как я молилась вначале, ходить в другой атмосфере, в Kad другой Dievs ir реальности. mūsu realitāte, kad debesu valstība ir Когда mūsu Бог realitāte. наша реальность, и Nevis tā Его Царство наша vētra, kas реальность, varbūt ir mums а apkārt, ne не tās тот шторм, situācijas. который вокруг нас из этой ситуации. Bet mūsu dzīvē, nepārtraukti, man liekas, jūs piekritīsiet, Вы nepārtraukti. согласитесь, Mums ir kaut что kādas в problēmas, жизни kaut kādas grūtības, kaut kādas постоянно какие-то situācijas. трудности, проблемы, какие-то ситуации. Un it īpaši vairāk, manuprāt, šoreiz es varbūt vairāk gribu runāt uz cilvēkiem arī tieši, kas kalpo. И на Дьявол. этот раз я хочу говорить больше именно к людям, которые служат Богу, Kuri kaut ko dara, kaut kur kustās, tā kā которые что-то ir kaut делают, двигаются kaut kādi- куда-то, идут, vienalga kaut kādi mērķi vai Какие-то varbūt īpaši mērķus neapzinās, bet vienkārši цели. Может быть, кто-то tu нет esi такой tādā kā цели. kustībā dzīvā No, ar Dievu. Ты в живом движении с Богом. Un tieši, man liekas, kad kaut kad iepriekšējā reizē Kaspars sludināja, viņš arī pieminēja tieši tādu lietu, ko es arī ļoti labi saprotu. В прошлый раз, когда Каспар проповедовал, он тоже упомянул такую вещь, которую я хорошо понимаю. Un es to saprotu tikai tāpēc, ka es savā dzīvē reāli esmu izgājis И tam я это cauri. понимаю только потому, что я реально сама прошла через это. Nevis tāpēc, ka es tur esmu gudra vai kaut ko Не потому, saprotu, что я bet там умная или что понимаю. vienkārši ir bijusi tāda dzīve, ir bijuši tādi posmi, Просто un были tu такие периоды. redzi, kā tas reālajā dzīvē strādā, Ты kā видишь, tas как notiek. это в реальности все работает. Un tā doma ir tāda, ka И мысль в том, tieši tad, kad jo vairāk tu, kā Kaspars teica, ja tu kusties, būs pretestība. как Каспар говорил, если ты движешься, Būs будет spiediens, сопротивление, будет būs давление, problēmas, будут būs проблемы, ļoti daudz situācijas, nesaprotamas, будет smagas, много grūtas, непонятных ситуаций, sarežģītas un tā tālāk. сложностей. Un Kaspars arī turpat pieminēja, ka jo ātrāk tu kusties, jo Как он- lielāks ir Как он spiediens. говорил, чем быстрее ты движешься, тем больше Viegli давление. ir tad, kad Легко, mēs stāvam uz vietas когда un мы neko стоим на nedaram. месте и ничего не делаем. Mēs esam tā kā savā tādā komforta Мы zonā в своей зоне комфорта, un liekas, ir labi. и кажется, все же хорошо. Un tad ir Dievs ļoti labs. И Un в таком viņš случае ir Бог žēlastība, viņš очень ir pati хороший, mīlestība, un tu он tāds kā милостью, saulīte, благодать, tāds и ты такой- kristietis skraidi apkārt. Ты как солнышко ходишь Un вокруг visiem stāsti par to, cik Dievs ir и labs. всем рассказываешь, какой Бог хороший. Un tas ir forši, tas ir riktīgi pareizi, И tas это ir все forši, tas классно, ir это все labi, правильно, tas nav slikti. это неплохо. Un man arī tāds periods dzīvē bija pašā sākumā У меня īpaši. Тоже был такой Kad периod в жизни, cilvēks tikko особенно atgriežas, в atnāk pie начале, Dieva, pieņem когда Jēzu, только человек tad приходит к Богу, viņš ir tīpaši ir tāds saulīte, он kas такой skraida apkārt. особенно как солнышко. Un viņam vēl, tas cilvēks varbūt nav sācis vēl kalpot. Он еще Viņš не начал служить наверняка. nav vēl riktīgi iegājis draudzē, kaut kādā Он kalpošanā, nav еще sācis kaut не ko вошел в darīt. церковь, не начал служить. Un viņam ir tikai Dievs un viņš, un viņam ir labi. У него только он и Бог, и ему хорошо. Un tas ir ļoti super. Tas Это ir, классно. tas ir tā kā medus mēnesis, kā ziniet, Это kad как apprecās. медовый месяц. Pirmais laiks ir nav nekādu problēmu. Это когда ты выходишь brauc замуж или ceļojumā, женишься, едешь в путешествие, atpūties ar savu нет mīļoto никаких проблем, cilvēku, наслаждаешься, ar просто savu vīru, ar savu līgavēni. просто проводишь время. Un līdzīgi ir ar Jēzu. И похоже, Viņš ir mūsu līgavēnis. также с Иисусом он наш жених. Pirmo laiku, varbūt pat pirmos gadus, Первое время, даже первые года, bieži vien ir baigi forši. обычно очень классно. Un,
Man liekas, tas ir, es nezinu, 99% kristiešu tā notiek, un mēs to zinām, visas liecības un stāstus, dzīves относится к stāstus. 99% верующих. Un personīgi manā dzīvē tā bija, Лично в моей жизни это так un было. diezgan daudzus gadus. Es Много staigāju лет. tādā kā burbulī, Я ходила Un в viss bija такой baigi как forši. пузыре, и Un, все было классно. un, ja es atceros to laiku, tad И если вспомнить это время, es biju tā kā kustībā ar Dievu. Dievs darīja kaut ko manā dzīvē, я viņš mani была mainīja. в движении, Бог что-то делал в моей жизни, Он менял Un, меня. es biju arī nelielā kalpošanā draudzē. Man ļoti patika. Es Ja- labprāt arī šobrīd to darītu, bet es nevaru. И я была в небольшом Es, служении в церкви, es я smērēju maizītes uz это делала dievkalpojumu, с lai būtu удовольствием, я бы сейчас это pēc tam делала. pēc Я dievkalpojuma paēst. бутерброды делала, Es чтобы arī vārīju покушать zupu. после служения. Es Варила kalpoju суп, bērniem, я служила draudzē, детям в un, церкви. un kaut kādas tādas visādas kalpošanas esmu kalpojusi. Ну, разные такие вещи Un делала. baigi foršs laiks bija, Было классное время. un bija kaut kādas grūtības, visādas arī, Были и трудности, bet bija tā kā likās vieglāk. но казалось, что легче все-таки было. Un tad, kad Dievs ļoti izteikti sāka vadīt mani tā kā ārā, un notika iziešana un ieiešana, И когда, Saka, когда Bībelē Бог меня rakstīts. вел, и произошел Svētīšu to iziešanu un выход и ieiešanu. вход, Vienkārši Dievs mani veda tālāk, Бог вел un меня дальше. izveda mani no tās draudzes un vēl no citas вывел kalpošanas. меня из той церкви, из Tas другого bija еще pārdabiski. служения. Это было Es pati to сверхъестественно. neplānoju, Я nebiju сама этого gaidījusi. не планировала, не ожидала. Un tad mēs ar Kaspars saņēma šo vīziju, sāk Каспар draudzi. получил это Un, видение. tā kā mēs Он начал sākām церковь, draudzi, когда мы начали Tad церковь, viss pilnībā apgriezās kājām все gaisā. полностью Visa mana перевернулось kristietība, вверх ногами, все мое христианство повернулось, tā kā, un pēkšņi palika šausmīgi smagi. и вдруг стало очень тяжело. Jūs zināt, mēs, tie, kas ir mūsu draudzē, Те, кто в нашей церкви varbūt pat vairākus gadus, jūs zināt, уже ka пару лет, nav bijis viegli, вы знаете, что было nелегко. tāpēc, ka tieši tas iemesls ir arī, es domāju, prичина viens no этому iemesliem, viens Одна из no, причин. kad mēs ļoti strauji kustamies uz priekšu Потому īstenībā. что мы очень резко двигаемся вперед, очень быстро. Mēs, tik cik mēs esam paveikuši pa šiem 5 gadiem, То, что мы сделали за 5 лет, un varbūt mēs šeit neesam tik daudz vēl, и, может быть, нас еще немного, un it kā pat es uzskatu, ka tas pat nav arī maz, но я считаю, что это и немало, bet mēs esam paveikuši milzīgu darbu, но мы сделали огромную работу. un ir notikušas ļoti daudzas spēcīgas konferences, Провели Он был несколько, пару уже очень сильных конференций, еще будут un конференции. tagad mēs pat esam uzsākuši Latvijas lūkšanu namu. И начали этот проект молитвенного дома. Un tas ir tās ir tās praktiskās lietas, ko mēs darām. Это такие практичные вещи, которые мы делаем. Bet arī šī garīgā kustība Но вот это notika ļoti духовное strauji. движение тоже произошло Ну, очень... Personīgi manā Очень dzīvē es быстро. jums godīgi varu Я могу pateikt, честно сказать, что в моей жизни, tā kā darot to, ko mēs darām, делая то, что мы делаем, Dievam standarts ir diezgan augsts. Teiksim, у tā. Бога высокий стандарт. Un tur nav runa par kaut kādu ārēji redzamām lietām, И речь не о вещах, которые Bet вот vairāk ты tas со ir par стороны sirdi. видишь, но это больше насчет сердца. jo, jūs zināt, tad agrākā Dieva kustība nepieprasīja tādu sirds Вы tīrību. знаете, что Kā Dievs предыдущее to- движение Бога не требовало такой чистоты Tie, сердца. kas bija 90. gadu kustībā, māja ir galva. Те, кто были Jā. в пробуждении 90-х, качают головой. Un Dievam pirmkārt vajadzēja ļoti, ļoti mainīt mani. И Бог, во-первых, должен был очень-очень менять, Un изменить меня. Tā iekšējā kustība ar Dievu, tā sirds transformācija, Это domāšanas внутреннее maiņa движение с Богом, Tas это viss трансформация сердца и мышления. ir bijis diezgan smagi, es jums pateikšu. Это- Diezgan Я вам sāpīgi, bieži признаюсь, vien это было grūti. достаточно трудно, тяжело. Bet es varu pateikt, ka tas ir tik ļoti tā vērts. Но я могу Tas ir tā сказать, kā что это nereāli. стоит того. Es jums pēc tam tālāk uz priekšu vēl pastāstīšu. Я потом еще больше вам Tāpēc расскажу. tā pirmā galvenā doma, ko es gribu pateikt, Поэтому первая мысль, которую я хочу ka сказать, spiediens un grūtības būs vairāk tad, kad mēs kustamies ar Dievu uz что priekšu. трудности, давление будет больше тогда, когда мы идем Tieši вперед с tā, kā Богом. Kaspars teica, un jo Kā Kaspar ātrāk говорил, mēs kustamies, Чем быстрее мы движемся, jo lielāks ir spiediens, тем больше давления. jo
vairāk ir situācijas. тем больше ситуаций. Jo te, kad mēs sākām draudzi, mēs Когда мы sākām начали kalpot, церковь, мы начали jo служить. dziļāk un vairāk tieši to arī esi kalpošanā, Чем больше, тем глубже ты в служении. tur neizbēgt no vētrām. Не избежать Vēmera pa vētrām. шторма. Ja? Jo mēs arī draudzē esam redzējuši bieži vien tādas В situācijas, церкви kad тоже мы видели часто такие ситуации, cilvēks atnāk, grib kalpot vai atnāk uz draudzi. когда человек приходит в церковь или он хочет служить в церкви. Un tā kā Dievs pie mums ļoti, ļoti strādā, И так как Бог очень работает, šajā vietā ir усердно над tīpaši нами, Dievs tik ļoti strādā un усиленно, darbojās, ka Он работает на этом viņš uzreiz месте. ķerās, liekas tam cilvēkam klāt. Он Tā kā- сразу как будто хватается за Un- этого человека. Un uzreiz ir tā kā blieziens И citreiz. сразу как будто Uzreiz ir такая kaut kāda situācija, ситуация kad какая-то. tev kāds kaut ko ne tā pateica. Что-то кто Kaut не ko ne так to сказал, izdarīja. не то Ir сделал. tīpaši cilvēki, kas kalpo, tāpēc es teicu, es runāju vairāk šobrīd varbūt uz Особенно cilvēkiem, kas люди, kalpo. которые служат. Поэтому я говорю, что я больше это предназначено для Tur людей, которые в служении, nepārtraukti tur neizbēgt no что situācijām, не kur būs избежать ситуации, pārpratumi, когда будут kaut kādas rīvēšanās, какие-то strīdēšanās un, недоразумения, un какие-то ņemšanās, ссоры, un tas viss ir. и все это там будет. Un es varu pateikt, ka tas viss ir absolūti pilnīgi И я могу normāli. сказать, что это все абсолютно нормально. Jo mums ir jāizdara praktiskas daudzas lietas, Мы должны Un, сделать много un tas, просто tas prasa практичных вещей. vispār iemācīties komunicēt savā И это starpā, требует, во-первых, уже lai научиться вообще общаться risinātu друг с другом. pārpratumus. Как решать Pārpratumi недоразумения. bieži vien rada tā, Недоразумения ka, часто ja tu nepareizi ieroģi vai nepareizi saproti situāciju, tad получается из-за того, bieži что vien ты tas rada to, ka неправильно tev var nākt iekšā aizvainojums vai видишь rūkums. как-то ситуацию, тогда Kā viņš приходит man tā varēja горечь или izdarīt? обида, как Vai- он мог так Vai kā сделать, viņš man tā varēja pateikt, как vai он так arī, мог сказать. vai arī vienalga dažādas tās situācijas. Такие ситуации. Un Dievs ļoti tieši tāpēc strādā pie mūsu sirdīm И поэтому Бог очень caur to. работает над нашими сердцами, Tieši Dievs visvairāk pie mums var strādāt tad, kad mēs esam kalpošanā. и Он больше всего может над нами работать, Un, когда nu, мы в служении. Piedodiet, gribat vai nē, tā ir. Извините, но это так. Zini, cilvēki, kuri varbūt nekalpo vai ne Люди, tik daudz kalpo, tas которые не process служат notiek daudz или lēnāk. не так Tikko много tu служат, mēģini этот iekāpt процесс он kalpošanā, проходит медленнее. tā Как ты только uzreiz входишь в служение, ir так сразу daudz lielāks spiediens, daudz намного vairāk больше vētras apkārt. давление, viss kaut kas шторм notiek. вокруг, все происходит. Un tas ir tāpēc, ka Dievs strādā pie mūsu Это sirdīm. потому, что Бог работает над нашими Tas ir pilnīgi сердцами. normāli. И это Jo, абсолютно ja нормально. mēs kalpojam, tad Dievam ir jāmāca mums piedošana. Tas ir Если мы pirmais. служим, тогда мы должны учиться прощению, Jo tās situācijas visu laiku ir. потому что эти ситуации все время... Kaspars daudz reiz ir minējis, ka mūsu Каспар lielākais много ienaidnieks раз, ir говорил, aizvainojums un rūkums. что самый большой враг — это обида и горечь, Kaut kāda nepiedošana. непрощение. Tāpēc tas ir pirmais, vienmēr mīļie, sargājot savu sirdi Поэтому, no дорогие, это первое и kaut всегда kādas берегите nepiedošanas, свое сердце kaut от kāda rūkuma непрощения, vai от горечи. aizvainojuma. Tā Или patiešām обида. ir patiesība, ko Kaspars teica, Это ka истина, arī как mums ar Каспар говорил. Kasparu lielākā cīņa bieži vien ir pret šo garu. Мы с ним тоже боремся пред больше то, как всего перепенать против kaut вот kāds такого rūgtums vai духа, когда aizvainojums, хочет jo- прийти горечь или Jo, обида. mums tas notiek vēl tā kā vairāk. Потому что с Un, нами это все еще больше происходит. Tā kā, jā, tāpēc vienkārši tā izpratnē par to, ka, kāpēc es runāju par to, ka ja tu esi kustībā ar Dievu, Почему я об этом говорю? Если ты в движении с Богом, tu gan kalpo, gan mainies. ты и служишь, и меняешься, Tur būs apkārtās vētras. будут эти штормы вокруг. Vienkārši man personīgi, vienkārši saprotot to, paliek vieglāk. Мне Vienkārši, ka es saprotu, Это kas notiek. понимая, становится легче. Un es Просто когда я saprotu, ka es понимаю, что nevarēšu происходит. izbēgt no tā. И когда я понимаю, что я не смогу избежать Bet tad, этого. kad es saprotu, ka tas ir Dieva process, ka Но tas ir когда я понимаю, normāli, что это нормально, что это man процесс Бога, vienkārši ir daudz vieglāk мне tam iet намного cauri. легче пройти через это. Es jau skatos uz situācijām citādāk, kad И я уже notiek смотрю kaut kāda на ситуации situācija. vai по-другому, когда они kaut kas notiek. происходят. Es saprotu, es skatos uz sevi un es saprotu, ka Dievs kaut ko dara. Я смотрю на себя и понимаю, что Viņš Бог strādā pie что-то manis. делает, Он работает Jā. над моим сердцем. Bet, ja mēs paliekam kaut kādā mūsu komforta zonā, Но если мы остаемся в зоне kaut kādos комфорта, pie pierastē, pie mūsu то, kaut что нам kādām, привычно, varbūt jau pie tā līmeņa mēs esam pieraduši, bet neejam tālāk, и когда мы вот Tad, привыкли и не идем nav дальше, šis spiediens. Un es esmu arī redzējusi arī daudzus cilvēkus, kuri atnāk, un tad viņi tā kā, Я видела viņiem многих paliek людей, smagi, которые un viņi приходят, iziet no тогда kalpošanas им vai становится iziet no трудно, draudzes.
И Un они viņiem atkal уходят paliek из labi. служения или Atkal из viss церкви, ir super. и опять у них все в порядке. Опять Dievs ir все labs. супер, Бог Un хороший. es esmu priecīgs, И я опять laimīgs, радостный и счастливый. un viss ir super. И Un, всё un классно. citreiz liekas, ka tā draudze ir vainīga, vai tie cilvēki Иногда ir кажется, vainīgi, что vai церковь tie виновата, mācītāji ir или vainīgi, пастора, vai или люди в līderi, церкви, vai... или лидеры. Nu, vienmēr liekas, ar tiem cilvēkiem kaut kas ir ne tā, Кажется vai ar to всегда, kustību. что что-то с этим движением Un, или с этими людьми, что не в порядке. Un es esmu bieži vien to ievērojusi, kad Я cilvēki часто neredz un nesaprot замечаю, īstenībā, что люди не видят и не понимают, ka Dievs ir tajā visā. что Бог во всем этом задействован. Nevajag skatīties uz cilvēkiem. Не надо Vai смотреть на es pat людей. zinu stāstu šodien, man tur rakstīja Я arī знаю viena даже sieviete. историю, kad там ir на viena maza неделе situācija мне draudzē женщина kaut писала, kāda. есть там маленькая ситуация в церкви, Aizskāra viņu, un Она задела cilvēks её, izlido no draudzes, и человек вышел un из nevienkārši церкви, no draudzes, bet viņš ir apvainojies uz Dievu. и не просто вышел из церкви, но он Viņš ir riktīgi обиделся apvainojies на uz Бога, visiem kristiešiem, на всех верующих, ka на всех kristieši христиан. vispār ir sliktāki par pasaulīgiem Христиане вообще cilvēkiem. хуже Esat даже dzirdējuši мирских tādu? людей. Слышали такое? Man liekas, ļoti daudz var to pateikt. Kristieši ir sliktāki par Многие pasaulīgiem могут это cilvēkiem. сказать, что вот христиане, они хуже Tie vismaz ir vēl мирских. tādi jauki, mīļi, Те еще kristietis vispār. еще tā такие kā, милые, хорошие, а христианин вообще. Bet tāpēc es to stāstu, ka tas ir tik būtiski Это saprast, ka Я рассказываю, потому что а, очень важно понять. tā izskatās, ka kristieši ir sliktāki. Так Tāpēc, выглядит, ka Dievs что strādā pie mūsu христиане sirdīm. хуже, потому что Бог Pasaulē работает над Dievs нашим nestrādā. Viņš сердцем. nevar pie viņiem strādāt. В мире Бог не работает над сердцами, Он не может им это Viņi делать. nav labāki. Они не лучше, Bet es varu pateikt, ka mēs arī neesam labāki. но и не мы лучше. Viņi nav sliktāki. Mēs Они neesam не хуже, мы mēs не хуже. visi īstenībā esam vienādi. Мы все одинаковые. Mēs esam pilnīgi vienādi. Mēs esam Мы tādi все paši kā одинаковые, pasaulīgie такие, cilvēki. так же, какие как Pasaulīgie мирские. cilvēki tādi paši kā mēs. Мирские такие же, как мы. Nu, Bībelē rakstīts, mums nevienā nav nekas labs. Написано в Neviens Библии, nav что taisnīgs. ни в ком из Viss, нас kas нет mūs ничего atšķir no хорошего. pasaules, Единственное, что нас vienīgā lieta, ar ko mēs atšķiramies, нас ir tas, ka mums ir Jēzus Kristus. мы бы другие не такие, как мир, потому что у нас есть Иисус Un Dievs Христос. strādā pie mums. И Бог работает Tāpēc над mēs нами. esam ne labāki, ne Мы не sliktāki. лучше, не Mēs хуже. esam parasti Мы cilvēki. простые люди. Bet Dievs dara procesu šeit. Но Бог Un делает tāpēc процесс. liekas, И bieži поэтому vien, кажется часто, kristieši ir. что христиане, они Un вот tad такие. cilvēks apvainojas uz visu И kristietību, uz тогда visiem человек kristiešiem обижается на всех христиан, un vispār uz Dievu. на все un христианство, baigi на Бога. traki. И это... Vienkārši es ceru, ka ja saprast to, ka tas nav tā, Если понять, kad tas что ir Dieva это не так, process, что это процесс tad Божий, tas var iedrošināt, vai ne? Это Tā kā может ободрить, nebaidīties не бояться. un sākt tā kā domāt un redzēt и начать citādāk tās думать situācijas. и смотреть на ситуацию по-другому. Jā, tāpēc arī es gribu jūs iedrošināt, kāpēc es to runāju, nebaidīties, Я vienkārši хочу вас kustēties uz ободрить, priekšu ar Dievu. не бояться и двигаться вперед с Богом. Un daudzi no jums, es zinu, ka šeit draudzē tīpaši jūs to darat jau. Многие из Jūs вас, я kalpojat, знаю, вы в церкви уже это делаете, вы служите. bet mēs ejam uz priekšu. Но мы идем вперед. Un jo vairāk mēs ejam uz priekšu, И чем больше мы двигаемся Jo вперед, vairāk varbūt arī visādi spiedieni un тем šīs больше может vētras быть sarežģījumi. давление, штормов, этих ситуаций, Un tā kā mēs осложнений. Mateja evaņģēlijā, es tur nolasīju sākumā, Как мы прочитали от Матфея в 8 главе. tur tieši kāpēc es to rakstu vietu lasīju, es teicu, paskatīsimies uz to rakstu vietu Почему я citādāk. говорила, что посмотрим на это место Писания по-другому? Jo atnāca rakstu mācītājs sākumā teica, Jēzum, es tev sekošu, lai kurp tu ietu. Фарисей сначала пришел и сказал, что я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Un Jēzus viņam atbildēja, lapsām ir alas, putniem apakšdebesis ir līkstas, Иисус bet cilvēka сказал, dēlam что nav kur savu У galvu всех nolikt. есть место, только для Сына Божьего негде остаться. Un es, kad to lasīju, es sapratu, ka Когда tas я ir, это читала, я nu, поняла, kāpēc Jēzus tā saka? почему Иисус так говорит. Vaļā. Tāpēc, kad Jēzus nepaliks nekad vienā vietā. Это потому, что Иисус никогда не останется на одном Viņš месте. visu laiku ir kustībā. Он все время в движении. Viņš visu laiku iet uz priekšu, viņš visu laiku kaut ko dara. Он все время двигается вперед, Tas он ir- что-то делает. Tas ir Dievs, kas kustās. Это Бог, который движется. Un pēc tam arī viens māceklis teica, atļauj man priekš apglabāt savu tēvu. Ja jūs atbildēju, nāc man pakaļ, lai miroņi apglabā И savus еще miroņus. ученик хотел похоронить своего отца. Иисус сказал, следуй за мной, пускай мертвые сами хоронят своих мертвецов. Jēzus aicina mūs Иисус нас приглашает sekot viņam. следовать за Ним. Viņš aicina mūs atstāt mūsu pagātni, mūsu pieredzi. Он нас приглашает, призывает оставить наш опыт, наше Un, прошлое.
ne vienkārši aiziet kaut kur ar viņu un apsēsties vai apstāties, Не просто уйти куда-то и вот присесть с ним, bet staigāt ar viņu, но ходить с ним, iet. идти. Ja es pagāju uz Двигаться. priekšu, Иисус un mēs paiet uz двинулся, priekšu, и мы тоже двигаемся. un es jūs vienkārši iedrošinu nebaidīties, Я вас ободряю просто не tāpēc, бояться, ka vētras būs. потому что шторм, он будет. Vētras būs, sarežģījumi Бури būs, будут, grūtības būs. Сложности будут. Tas viss būs 100 miljonus %. Это 100 миллионов процентов все это будет. Bet, ja laicīgi to jau tā kā apzināties, Но если это ir daudz vieglāk. понять, тогда будет намного легче. Jo tieši tad, kad Jēzus nolēma pārcelties ar laivu, Потому что тогда, когда Иисус решил переехать на лодке через... tieši atkal tas через nozīmē озеро. kustību. Это опять означает движение. Un tā ir tā pārcelšanās ar laivu no viena krasta uz otru reprezentē diezgan И то, что они radikālu Dieva kustību. перемещались с одного Jēzus nevienkārši pārgāja no akmens līdz akmenim vai no на другой. ciematiņa uz ciematiņu, bet viņš pārcēlās pāri jūrai Это uz citu krastu. показывает сильное движение Бога. Это не просто, что Он там от села в другое село перешел. Un tāpēc, jo lielāka var būt šī И pārcelšanās поэтому pārēja, чем больше kaut этот kāds переход, pārējas posms, sezona, этот сезон, jo lielākas var būt vētras. тем больше может быть эта буря. Un tieši tad, kad viņi pārcēlās ar laivu, И когда sacēlās они vētra. переносились на лодке, именно тогда поднялся этот шторм. Un tas, ko es sākumā sāku stāstīt, То, что я вначале уже начала говорить, kad pašā kristietības sākumā, varbūt, vai arī, ja mēs sēžam kaut kādā savā komforta zonā vai когда мы сидим в своей зоне kaut kādā комфорта, jau ierastajā punktā, un mums jau vajadzētu tā kā iet uz priekšu, когда bet мы mēs уже kaut как kādu будто iemeslu должны pēc двигаться neejam, вперед, но мы из-за каких-то обстоятельств, Tad ir vi- из-за какой-то tad ir причины не vieglāk. двигаемся вперед. es to saprotu. Kurš negribētu vieglāk? Es gribētu Это легче, vieglāk. я это понимаю. Кто бы не хотел полегче, я тоже хотела бы. Bet īstenībā tas galvenais moments, ko es jums Но īstenībā gribu главный pastāstīt, момент, который я хочу вам рассказать, kas ir noticis man. то, что со мной случилось. Kāpēc es jums teicu, ka tas ir tā vērts? Почему я вам говорила, что это стоит того? Tāpēc, kad es atceros, tad, kad man bija viegli, Я помню, когда мне было легко, un kad tu skraidi kā saulīt apkārt un stāsti, ka Dievs ir labs, un tu И когда- patiešām jūti и to когда ты ar visu бегаешь savu как būtību. солнышко и всем рассказываешь, какой Бог хороший, и ты все Un tu jūti это ar чувствуешь emocijām, un tu всем jūti, естеством, всеми un tev nav эмоциями. vispār nekādu šaubu, Нет viss ir вообще super. никаких сомнений, все Ну, классно. Tad, kad sākās šis posms, kad mēs sākām draudzi un kad mēs Начался этот период, когда мы sākās gan начали sirds церковь, и transformācija, начался gan visas процесс praktiskās lietas, ko трансформации mēs darām. сердца, и все практичные вещи, которые мы Конференces. делаем, конференции. Viss kopā tas reprezentē Dieva Всё kustību. это вместе как будто проявляет Божье движение. Tad es varu pateikt to, ka ir daudz bijuši tādi Я momenti могу сказать, что было много моментов, tajās vētrās. когда во время этого Es varu шторма pateikt, ka bija diezgan liela vētra. была большая буря. Tad patiešām var sākt uzvesties kā šitie mācekļi. Тогда это реально, что ты поведешь себя как вот ученики. Un nāk virsū visas īstenībā emocijas, kuras tu kā tikko no augšas piedzimis kristietis nekad nedomāji, ka tev viņas būs. И приходят все эти эмоции, которые ты как новорожденный христианин думал, что у тебя никогда не будет. Šaubas, Сомнения, bailes, stress. страх, волнение. Un pats galvenais ir tā sajūta, А главное, это ощущение, kas ir vistrakākā, это хуже всего, kad liekas, ka Dievs tevi ir atstājis. когда кажется, что Бог тебя оставил. Un tu vairs pēkšņi tik ļoti netici, ka Dievs ir tik mīlošs. И вдруг ты уже не веришь, что Бог такой уж хороший Un и pēkšņi tev vairs любящий. neliekās, ka Dievs ir tik labs. И вдруг ты не думаешь, что Он уж такой добрый. Un mēs runājam un sludinām, un Dievs ir labs. А мы проповедуем, что Бог Un, добрый. un pēkšņi tev tā kā tava būtība, tā kā, И вдруг- es nezinu. И вдруг как будто в тебя внутри что Tā kā, говорит, ну, я не jā, знаю. Es it kā zinu, Да, es я kā как zinu, будто bet kaut знаю, kas iekšā Но tā внутри kā tev pretojās. как будто что-то Vai tiešām сопротивляется. Dievs ir labs? И вправду ли Бог хороший? Vai tiešām viņam var uzticēties? Можно ли Ему довериться? Vai, jo tu skaties un tu redzi to vētru. Потому что ты смотришь и видишь Un эту tā ir бурю. riktīga vētra, tā kā tev liekas, tu tūlīt ar tevi būs cauri, kā es тебе teicu кажется, sākumā. Сейчас с тобой все будет покончено.
Un es tiešām tā esmu jutusies. И я Un, вправду себя так чувствовала. un tas, ko es caur to iemācījos, То, что я научилась через это. ja es pēc tam viņiem mācekļiem atbildēju, kad viņi tur satraukušies, viņu modināja. Потом Иисус ответил ученикам, когда они Kāpēc его jūs esat будили: tik bailīgi, jūs masticīgie? почему вы так боитесь, маловера? Un tas ir tāds vesels process. Tas nav tā kā viens teikums vai viena atklāsme vai viens dievkalpojums, Это kur как to var процесс, saprast. это не то, что одно откровение, одно служение, и ну, ты понял. Man tas bija visus šos gadus tā Для kā меня это vesels tāds это process, был как целый процесс в течение многих лет. jo viegli ir ticēt, ka Dievs ir labs, tad, kad viss ir labi. Легко верить, что Бог хороший, когда все хорошо. Viegli ir staigāt ar tādu emociju un tādu tā kā Легко ходить с такими iekšējo эмоциями, с stāvokli, таким tādu внутренним kaut kur tā kā состоянием, pat spēka stāvokli, с таким tādu как подъемом, ar prieku, ar с mieru, ar радостью, с visām tām миром, lietām, в силе, как будто ko mēs tā kā sagaidām, то, чего мы ожидаем, tad, kad ir labi, когда хорошо, tad, kad nav vētras, когда tad, kad, нет бури. tad, kad liekas, kristietība tikko tu esi atgriezies Dievs, tas ir vispār tā kā, vispār kurš to var negribēt? И кажется, кто Tas ir pats labākais, ko es savā mūžā esmu vispār piedzīvojis. кто Tad такого вообще не atverās захочет? jauna pasaule, kura liekas vienkārši kosmos, Открывается новый мир, un ir tik labi. кажется, это какой-то другой космос, и Jo все tas так tā ir. хорошо, и так и есть. Bet tad, kad Dievs grib vest mūs tālāk, Но когда dziļāk, Бог хочет нас вести дальше, pārvest глубже, mūs ar to laivu pāri uz citu перенести krastu, нас на этой лодке на другой берег, pēkšņi sākas vētra un pēkšņi tu vairs Vdruk neesi tāds kristietis. начинается буря, и ты не такой уж Un христианин, tev parādās visas šīs и šaubas. появляются все эти сомнения. Tev zūd ticība, cerība. Пропадает и вера, и надежда. Tāpēc, ja es saku, kāpēc jūs baidaties, jūs masticīgie. Поэтому Иисус говорит: чего вы испугались, маловера? Bet īstenībā Dievs mūs ved daudz dziļāk, Но izpratnē, sajūtā, Бог нас visā, ведет глубже во par всем, to, в понимании cik Viņš ir labs. того, насколько Он хороший. Jo viegli ir ticēt, ka Viņš ir labs, mīlošs, Легко верить, что Он pilnībā хороший, uzticams, что Он ka верный, nekas nevar mūs izraut no Viņa что rokas, ничто не kad- может нас вырвать из Его руки, tad, kad ir viss labi. когда все Tad, хорошо. kad tev nav bijis posms, kad viss tavs Когда pamats, не было периода, varbūt когда viss у pat тебя tavs kristietības pamats tiek все твои satricināts. основы, они расшатались. Un Dieva mērķis, es domāju, viens no Я думаю, mērķiem. что одна из Ne- целей Бога, Nevienīgais viens no daudziem одна mērķiem из многих целей, ir, ka mēs tiešām iegūstam pilnīgu pārliecību par to, ka Viņš ir labs, это когда мы получаем Ka viņš ir полное uzticams, понимание, что Он хороший, ka что Viņš Он rūpējās, верный, ka, что Он ka mums nav заботится, no kā что мы не jābaidās, должны mums nav бояться, jāsatraucās, mums не nav должны jābūt волноваться, pilnīgi nekādām tā kā negatīvām не emocijām. должно быть никаких негативных эмоций. Pat tad, kad mums ir apkārt vētras, Даже un tad, kad когда вокруг liekas, ka шторм, viss tiek satricināts, Ja, kad visi mūsu кажется, pamati tiek satricināti, всё уже un mēs vairs vispār nesaprotam, kas notiek, un kāpēc Dievs pēkšņi nav tāds, kāds Viņš bija pirms что 10 gadiem. происходит, почему Бог не такой, какой Он был 10 лет Un назад. Viņš īstenībā ir tāds pats, А Он такой же, vēl pat vairāk. даже еще больше. Un tāpēc es teicu, ka tas ir tā vērts. И поэтому я говорила, что это стоит того. Tāpēc, ka es domāju, ka es tikai, iespējams, esmu tikai procesa vidū, vai es pat Я nezinu. думаю, что, может быть, только в середине процесса. Bet es pat tagad jau varu pateikt, ka Но tas уже ir tik сейчас ļoti tā я могу vērts, сказать, что это стоит того. kad es zinu tagad, ka Dievs ir vēl labāks nekā, Что сейчас я kad man знаю, bija что labi, Бог kad es domāju, ka Viņš еще ir labs. лучше, чем я думала, Dievs ir когда vēl у меня все uzticamāks было в порядке. nekā es Бог еще domāju. более верный, Mana чем я pārliecība думала. par to ar katru dienu Моя aug, уверенность в этом растет с tad, каждым kad днем, es esmu vētras vidū. когда я посреди шторма. Jo grūti tam ir noticēt tieši tad, kad ir vētra. Трудно поверить, когда Grūti tam ar шторм. visu būtību ticēt un staigāt tajā Трудно citā realitātē, par ko es поверить lūdzu. и ходить вот в этой Tad, другой, kad tu apkārt redzi реальности, pilnīgi о которой pretējo, я молилась, когда ты вокруг видишь совсем другое. ir grūti. Es Это трудно, es atzīstos я признаюсь. par sevi. Es saku, un šobrīd es redzu, kā Dievs tā kā manī dara šo procesu. И я вижу, как Бог делает этот процесс во мне. Tāpēc, kad es ticu, Kaspars arī Madonā to pieminēja, ka Каспар говорил об этом и в Мадоне тоже, šī Dieva kustība ir pilnīgi citādāka nekā tā bija что jebkad это agrāk. движение Бога, Un оно совсем tāpēc другое, Dievs чем tik ļoti было. strādā pie mūsu sirdīm. Поэтому Бог так работает над нашими сердцами.
Tāpēc, ka viņš gatavo mūs lielai pļaujai. Потому что Он готовит нас для великой жатвы. Un ja mēs esam tie cilvēki, kuri varēs savākt šo pļauju, šo ražu, Если мы те люди, которые соберут этот урожай, un cik ļoti mums ir jābūt pārliecinātiem par to, kāds ir Dievs. мы должны быть уверены в том, какой Бог. Cik ļoti mums ir jābūt transformētai sirdī, Насколько наше сердце должно быть cik ļoti daudz трансформировано. mums ir jānes cerība un ticība sevī, Как много мы должны нести в neskatoties себе uz надежду apstākļiem. и веру, Tāpēc, несмотря ka на обстоятельства. no ārpuses pasaulē viss izskatās diezgan skaisti un forši. Снутри все выглядит Bet красиво и īstenībā хорошо. es varu pateikt, ka realitātē pārsvarā cilvēki ir ļoti, ļoti, ļoti sagrauti. Но я могу сказать, Bez что люди cerības, они очень milzīgs, сокрушенные, без любви. milzīgs kvantums cilvēku ir depresijā, Очень много людей, которые ходят в lielās депрессии, sāpēs, в большой боли, bailēs. в страхе. Un es nezinu, ārēji viņi rada tikai priekš sevis tādu, ka И как dzīve будто со стороны ir laba. они просто показывают, Īstenībā, что man liekas, жизнь хорошая. 95%, 99%, 8%, ja ar cilvēku, ja parunāt pavisam Но godīgi, если с человеком viņš pateiktu, cik viņš ir честно nelaimīgs. поговорить, он скажет, насколько он несчастен. Jo vētras ir un būs, bet Шторм, он есть и он будет. mums ir, kā Jēzus teica, par bailīgiem un masticīgiem mums ir jākļūst tā kā bezbailīgiem. Как teiksim tā. Иисус говорил, мы должны быть Mums ir бесстрашными. jānotic, ka vētrā Dievs ir labs. Мы должны поверить, что Ka во время vētrā Dievs ir шторма Бог uzticams. хороший, что Он Ka верный, vētrā ir cerība, ticība mums. что во время бури есть надежда и вера для нас. Un vēl ir tāda viena lieta, ko es gribu arī pastāstīt kā tādu liecību, И vai еще piemēru. одна вещь, которую я хочу рассказать как свидетельство, как пример. Īstenībā tas pats trakākais, pats smagākais, kas ir bijis šos gadus, Самое тяжелое, что было во время этих лет, pat ne tiešām ne tā kā spiediens par to, ka tur, par praktiskām lietām, tur, dievkalpojums, konference tur и vai, даже это не давление там vai, насчет там практических kaut kas вещей, там jādara tur. конференция или там Īstenībā ne что-то tas ir делать tas надо. grūtākais. Это самое... Vismaz priekš manis, man tas pats grūtākais, tā vislielākā ir vētra, ir bijuši tieši iekšējā. Для меня самое трудное было, самый Та большой шторм, та это сirds именно то, трансформация. что вот внутри происходит, это трансформация сердца. Un, zināt, citreiz tas process ir tik smags, Иногда это настолько трудно, ir tīpaši, ja tu esi lepns. особенно если ты Ja гордый. cilvēks kaut cik pazemīgs, viņam vieglāk iziet cauri tiem Если человек procesiem. смиренный, ему Bet легче tieši пройти. lepnums Но ļoti гордость padara to smagu. Tā это kā, все осложняет. jo как раз. īstenībā pazemība atver tik daudz durvis, Потому что смирение открывает очень многие двери. bet tā lepnums tev bieži vien neļauj. Но Такая, гордыня, она он- не позволяет тебе он да- часто Jā, tā kā iziet tam procesam cauri пройти через normāli. этот процесс Un нормально. tu tā kā sities pret sienu, И ты как будто tā kā бьешься āzis об стенку savā lepnumā. в своей Un гордости. tev liekas, viss ir tik slikti un И tik кажется, smagi. все так плохо, так тяжело. Bet īstenībā Dievs dziedina mūs. Но по-настоящему Бог нас Es исцеляет. sapratu, ka viss šis transformācijas process principā ir par И я dziedināšanu. поняла, что весь этот процесс трансформации Dziedināšana это no насчет bārenības, исцеления no от atstumtības, сиротства, от отверженности Visām pārējām lietām. и всех остальных вещей. Jo pamatā visi mūsu kaut kādi gluķi, Потому что tā nosauksim, в mūsu основном nepareizā все domāšana, наши mūsu глюки, наше nepareizais неправильное sirds мышление, stāvoklis, неправильное состояние bieži vien сердца, pat lepnums un Часто, skaudība зависть un или visas pārējās гордость lietas, и viņas все īstenībā другие balstās uz traumām, uz sāpēm. они обычно базируются на боли, на Un травмах. tāpēc bieži vien transformācijas process viņš ir īstenībā mūsu поэтому dvēseles И dziedināšana, часто mūsu этот sirds процесс dziedināšana. трансформации — это исцеление нашего сердца. Bet bieži vien man vismaz kā ir licies, ka tas tā nav. Но мне часто казалось, что это не так. Man liekas, ka Dievs mani grib iznīcināt. И мне казалось, что Бог хочет просто меня Un Man liekas, ka уничтожить. es esmu tik slikta un ļauna un И vispār кажется, я такая плохая и Dievs mani злая, ienīst, и viņš Бог man ir меня atstājis. ненавидит, и Он меня оставил. Un tā, es nezinu, varbūt es esmu vienīgā, kurš tā ir juties. Bet es varu būt, ja pateikt, ka единственная, которая себя так daudziem tā чувствовала. nav problēma. С многими Tā это не problēma ir проблема. vairāk tieši tādiem cilvēkiem, kā man varbūt, Эта проблема может быть с такими людьми, как я. kur pirmkārt, kā jau es teicu, liela problēma ir lepnums. Одна большая проблема — это гордость. Un ir tāds tā kā perfekcionisma gars.
И такой дух, как перфекционизм. Jo tu gribi būt tik labs visu laiku, Ты un tik хочешь все pareizs, un время visu быть таким izdarīt pareizi правильным, un таким labi. хорошим, Kad сделать все tikko, kad правильно tev и parāda хорошо. kaut kādu melnumiņu Как tevī, только tev ir укажут на какой-то uzreiz ir cits на grāvis. какое-то Tā kā пятна, viss. какое-то Es esmu есть tik slikts. у тебя сразу Es tikai другая ellē обочина. būšu. Я такой плохой, все, я буду гореть в аду. Un tu neredzi to procesu kā Dieva tevis И ты не видишь dziedināšanas этот процесс, procesu, как процесс tevis исцеления, izmainīšanas procesu uz to, ka tu process vēl vairāk vari ieraudzīt viņa изменения, mīlestību когда un ты sākt больше vairāk видишь mīlēt sevi. его любовь и больше начинаешь любить Un себя. tu vari noņemt no sevis nost kaut kādas lietas, kuras īstenībā tev pat pašam pat pirmkārt dzīvi padara smagāku. И ты можешь снять с себя какие-то вещи, которые осложняют тебе самому жизнь. Bet dēļ tā tev tas process liekas, ka Dievs ir tavs ienaidnieks, nevis par tevi, bet pret Из-за tevi. этого процесса тебе кажется, что Бог твой противник, что Он не за тебя, а против тебя. Bet es esmu procesa vidū un es varu pateikt, ka tas tā nav. Но я посреди процесса и могу Dievs сказать, что ir par это не tevi. так. Bог за Pat tad, тебя. kad tev Dievs Даже uzrāda tev когда tavas Бог показывает vājības, тебе твои tavas слабости, sliktās kaut kādas твои какие-то īpašības, плохие lietas, качества, tavu какие-то sirds вещи, netīrību, tavus netīros motīvus какие-то грязные мотивы или un какие-то tā пятна на tālāk. твоем Dievs сердце. ir par tevi. Бог за тебя. Viņš to nerāda, lai mūs Он тебе не iznīcinātu. показывает это, чтобы Viņš тебя to nedara, уничтожить. Он lai mēs justos slikti. не делает это, чтобы мы себя плохо Vienkārši tas чувствовали. ir tāds, tas nav viena mirkļa process. Просто это, Un tajā это mirklī не mums tā мгновенно liekas, проходит. И в тот момент кажется, что это вот esot procesa vidū, es varu pateikt, что ka это так, но Viņš посреди ir par процесса mums, я могу сказать, что Он за нас. un tas ir nevis, lai mūs iznīcinātu, bet И lai mūs это не paceltu, для того, чтобы нас lai mūs уничтожить, но чтобы нас atbrīvotu, lai поднять, mūs освободить, dziedinātu, исцелить. un lai mūs paceltu. Un tā liecība, И это свидетельство. es kā kleņķis gandrīz vai pastaigāju apkārt, un tad atgriežos Я как пастор pie Кленингер tēmas. походила вокруг и вернулась к теме. Bija encounters mums. Tas bija oktobris kaut kad У laikam. Jā, нас был энкаунтер в октябре. jā. Starp citu, nākamais encounters jūnijā būs. Следующий энкаунтер в июне, между готовы. прочим. Можете Es готовиться. encounterā runāju ar vienu sievieti, un Я на энкаунтере разговаривала с одной женщиной, viņa precīzi pastāstīja to, ko es tagad jums pastāstīju. и она рассказала вот то, все, о чем я говорила Viņa saka, сейчас. es atnācu šeit, viņa atnāca pie mums uz draudzi Она пришла к нам в церковь pāris gadus atpakaļ, un viņa saka, пару лет назад. un uzreiz Dievs sāka strādāt pie И manis. сразу Бог начал работать Un над Dievs man ней. tā ir pa vienu gadu mainījis domāšanu un Бог sirdi. так изменил мое Es sevi сердце и atceros pirms мышление gada, un es за skatos uz год. sevi tagad. Я смотрю на себя Tas ir год назад и radikāli. сейчас, это радикально. Bet viņa teica to, ka viņa no sākuma to nesaprata. Но она сказала, что вначале она этого не No sākuma понимала. viņai likās, kas notiek. Ей казалось, что происходит. Tā kā likās, tās visas situācijas, viss likās kaut kāds ārprāts, vispār nesaprotu. Bet Все slava эти Dievam ситуации казались какой-то par to, ужас, kad, но kad слава atnāk Богу, tā izpratne что par to, ka приходит понимание, tas ir labi un pareizi, что kas это notiek. хорошо и правильно, что происходит. Un viņa tieši arī tas perfekcionisma gars un tas būt pareizam У un нее тоже tādam. вот этот дух такой Tas visā, перфекционизма, tas pat и все izskatā bieži vien. вот правильно, что должно cilvēkiem. быть. Это даже как будто Un, ты видишь это по внешности, что un у kad него tik вот grūti, это так. viņa saka, man likās, pēc šo gadu tik daudz reizes man Dieva žēlastība man vispār jau vairs Она говорит, ей вот Nav. в течение этого года Es ей esmu казалось, что вот pazaudējusi gandrīz vai благодати для glābšanu, нее вот все уже не žēlastību. хватает, что она уже спасение чуть не Dievs потеряла. vispār tā kā man, arī ir vispār kaut kur kosmosā И tālu no Бог manis. вообще где-то далеко от Un, меня, в baigi космосе, smagi. и очень трудно. Bet viņa saka, vienīgais, kas man palīdz izdzīvot, Но единственное, что помогает мне выжить, tieši ir tā vēsts, kad visu laiku tiek sludināts un runāts par to, ka Dievs ir pār tevi, Dievs ir labs. именно вот эта Dieva весть, которая žēlastība все время говорится, nav, что Бог за тебя, что Он хороший, Nav par что mazu, ne priekš kā. Его Ja- благодати хватит. Ja Jēzus apžēloja pat Если slepkavu Иисус pie помиловал krusta blakus на viņam, кресте убийцу рядом с Ним, ka tā ir tā realitāte, ka neko, это реальность, ko mēs, что lai ko mēs neizdarītu что бы мы sliktu, ни делали плохого, lai kādi mēs slikti nebūtu какие iekšā. бы мы плохие не были внутри, Un īstenībā es esmu sapratusi par sevi, И я насчет es себя varu teikt поняла, par jums, bet par sevi esmu diezgan не могу slikta. сказать насчет вас, но про себя, что Jo, я nu, достаточно es плохая. atceros, pirms daudziem gadiem klausījos Andreju, un Andrejs vienā помню, sprediķī Пару лет teica, назад слушала пастора Андрея, ka viņam arī bija tāds posms dzīvē, kad viņš pateica, Dievs parādi man mani. и он рассказывал, что вот у него тоже был такой период, когда он Богу сказал, покажи Tā ir мне diezgan меня, открой мне меня. tā kā bīstama lūkšana. Такая опасная молитва. Un es arī tā Dievam prasīju. Я тоже просила этого у Un, Бога.
Un īstenībā jūs pat nezināt, kas ir jūsos. Вы даже не знаете, Ja что nav у вас. attiecīgā Если situācija, нет ситуации, specifiski radīta, lai izvilktu no tevis какой-то ārā to, ситуации, которая вытаскивает из тебя, вытягивает вот это, gandrīz vai gribās pateikt sliktu vārdu, to netīrumu, tad tu nemaz nezini. Kā если tu вот vari эту zināt, ja грязь tev nav bijusi вытаскивает situācija? из тебя, ты даже не знаешь, не было ситуации, ты не знаешь, что это в Bet tad, тебе. kad Dievs to parāda, tev ir когда tā kā pretīgi pašam par sevi Бог bieži тебе vien. показывает, и тебе Un tik становится противно grūti за tajā себя. mirklī ir И tā так kā трудно в тот момент ticēt, ka Dievs ir labs. верить, Tā что kā, Бог paskaties uz хороший. mani, Посмотри на Dievs mani меня. mīl, Бог меня любит, tā kā tu netici tam līdz ты galam. не веришь в это до конца. Un jā, un tā sieviete stāstīja to liecību, tāpēc cik tas ir būtiski, kad transformācijas sezona И вот kurā эта mēs женщина esam, рассказывала это paralēli свидетельство. iet Вот этот сезон, в котором мы находимся, ar to сезон vēsti, ko трансформации, Dievs mums saka, ka Viņš mūs mīl un и pieņem войти в этот tādus, сезон kādi mēs esam. с этой мыслью, что Бог нас любит, Un что ka Viņa Он нас žēlastība принимает ir таким, какие bezgalīga мы un есть, nemazinās ne uz что- skripatiņu, lai ko что mēs Его neizdarītu. любовь, Его благодать не меняется ни на чуточку, если мы все равно что плохое делаем. Un esot procesa vidū, es jums varu pateikt, ka И находясь в es tam esmu процессе, sākusi ticēt. я могу вам сказать, что я Un tas ir kaut начала kas tik верить в daudz это. dziļāks un Это pārāks что-то un labāks намного par to глубже. kristietību, kāda es Это biju, лучше kad man viss bija Того labi. христианства, когда вот я ходила, как солнышко, все было в Tikai порядке. izējot cauri vētrām, tikai Только izējot проходя cauri через šo smago бурю, procesu, Через этот es процесс varu pa īstam tā kā Я могу daudz dziļāk zināt, cik Dievs ir по-настоящему labs, еще глубже знать, un cik Viņš ir насколько žēlastīgs, Бог cik Viņš ir хороший, uzticams. как Он верен. Un daudziem liekas, ka varbūt par žēlastību tik daudz nevajag runāt. И, может быть, кому-то кажется, что так много о благодати не надо Ka говорить. varbūt vajag vairāk runāt par grēku vai par Может быть, es там nezinu. больше о грехе надо говорить или о Bet es чем-то varu еще. pateikt, ka Но я могу сказать, что man liekas, ka tam cilvēkam, kurš sevi par īpašu grēcinieku neuzskata, viņam arī nevajag tik daudz žēlastības. по-моему, тому человеку, который себя не считает грешником, ему и не надо так много благодати. Daudzus gadus atpakaļ, tad, kad es biju diezgan paštaisna, Когда я была много лет назад, я un man была, likās, ka ходила в es esmu diezgan самоправедности, vispār, gudra и мне un, казалось, что я такая, достаточно un умная apdāvināta un и spējīga un одаренная, vispār и tāds diezgan способная, garīga и такая вообще такая достаточно духовная. un visādi citādi, И, laba. и в всех других смыслах хорошая. Man nevajadzēja tik daudz žēlastības kā tagad. Мне не надо было так много благодати и милости, как Es varu pateikt, сейчас. ka tagad man vajag ļoti daudz žēlastības. Теперь мне надо очень много Žēlastību благодати. vajag grēciniekiem. Грешникам нужна благодать и Taisniem милость. žēlastību nevajag. Праведным она не нужна. Un tieši tāpēc nav vērts runāt tik daudz par grēku. Поэтому не надо так, нет смысла так много говорить о грехе. Man liekas, kā tas ir dabiski runāt par žēlastību, tad, kad tu kā, Это esi kā естественно muitnieks, kas sit говорить sev pie krūtīm un о vienmēr благодати, как, un вот, saka, когда Dievs, как мытарь ты вот бьешь esi себе в грудь žēlīgs man. и говоришь, просишь Бога, чтобы Он смиловался над тобой. Žēlastību nevajag tiem, kas sevi uzskata par labu. Благодать не нужна тем, которые себя считают хорошими. Žēlastību vajag grēciniekiem. Благодать она нужна грешникам. Un tādam farizējam, kas stāvēja tur А priekšā фарисей, который там стоял, un uzskatīja, ka viņš И dod считал, desmito что tiesu, если он дает десятину un viņš zina visu Bībeli no и знает galvas, un наизусть Библию, viņš lūdz daudz lūgšanas, viņš он gavē. молится, он постится, Viņam nevajadzēja žēlastību. ему не нужна была благодать. Un tad nevajag runāt par žēlastību. Но тогда и Jo не надо говорить о viņš ir благодати. Pats par sevi taisnas. Он уже праведный сам по Viņš себе. visu ir izdarījis. Он уже сам все сделал. Kristīgi, pēc principiem, bauslības, visu. Христианские принципы, все заповеди, Un весь закон. viņam nevajag žēlastību. Но внутри все было плохо. Tā, cik laiks pagāja. Jā, tāpēc vienkārši gribu iedrošināt jūs nepalikt uz vietas, Просто хочу вас ободрить, не оставаться на месте, tāpēc, ka ir bailes no vētras. потому что есть страх от бури. Tāpēc, ka vētra jūs pārcels uz citu krastu. Буря, шторм вас перенесет на другой берег. Ja mēs gribam piedzīvot savā dzīvē daudz lielākus Dieva brīnumus, Мы хотим переживать еще больше чудес Бога в своей жизни. mums vajag spērt soļus. Для этого Uz надо priekšu. делать шаги вперед. Kaut vai vienkārši pirmais, kaut vai sākt vispār sapņot par kaut ko.
во-первых, хотя бы начать вообще о чем-то мечтать. Un tad nolikt kaut kādus nelielus mērķus pirmos. И тогда ставить какие-то небольшие Un kaut первые ko цели nedaudz varbūt sākt kalpot и vai начать служить. kaut ko tā kā. Un vienkārši būs tie pārbaudījumi. Просто будут Дарot эти to. испытания, делая это. Būs pirmās grūtības un Будут первые трудности. tajā mirklī atceries, ka tas ir normāli. И в тот момент помни, что это нормально. Jo tur Dievam ir iespēja strādāt pie tavas sirds. Потому что в этой ситуации у Бога есть возможность работать над твоим сердцем. Mēs visi esam cilvēki un mēs visi Мы все люди. daudz kļūdamies. Vispār es esmu, man Мы liekas, много ошибаемся. pat dzīvē sapratusi to, ka Я в жизни поняла, что es nezinu, 90% situācija, man liekas, ir 90% ситуации pārpratumi это все īstenībā. недоразумение. Un mūsu izpratne par lietu būtību. Наше понимание, как вот вещи Jo mēs происходят. katrs, kā cilvēks, man liekas, dzīvojam savā Мы- tādā īstenībā kaut kur Мы pasaulē. каждый живем ar в savu каком-то pieredzi, своем ar мире savu со своим опытом, domāšanas своим veidu. мышлением. Un cits cilvēks mums īstenībā ir diezgan kosmos. И другой Kad tie человек kosmosi для нас saduras. это космос, и когда вот эти космосы Un, сталкиваются, Tāpēc caur tām situācijām arī tā lieta, ko es esmu ļoti mācījusies, ir поэтому через эти netiesāt ситуации citus. то, что я научилась, это не Nekritizēt, осуждать, не Nedomāt, критиковать, ka не vajadzētu darīt думать, tā vai что šitā, надо было вот vai, так поступить, vai или так, izskatīties tā vai или šitā. вот так выглядеть это должно было. Nu, īstenībā tas viss ir, ko es stāstu, ir То, что я sestais enkauntera рассказываю, punkts. это 6-й пункт энкаунтера. Reliģijas gars, Дух религии. viss pie reliģijas gara tiesāšana, paštaisnība, lepnums, Самоправедность, kritika, гордость, критика, jebkāda kritizēšana kaut осуждение. kā, vai un tādas lietas. Viss īstenībā reliģija, no kā Dievs mūs grib atbrīvot. Tas Это ir no всё mūsu pašu религия, reliģijas. от которой Бог хочет нас освободить. Ievest mūs brīvībā, Бог dziedināt хочет нас mūs. от этого Viņš mūs исцелить dziedina и ввести tieši в ar to, свободу. Он нас ka viņš исцеляет именно šajā procesā тем, tieši mums parāda savu labestību. что Он вот в таком процессе показывает свою милость, diezgan свою dziedinoši. благость. И это исцеляет. Nākamreiz, kad būs problēmas, es vairs tā Следующий раз, neuztraukšos. когда будут проблемы, я не буду уже так Un nedomāšu, волноваться. ka Dievs ir pret mani. И не буду думать, что Бог против Es меня. nedomāšu tagad, kad ar mani ir cauri, Я не буду vai думать, что arī, со мной покончено, vai, kad tā kā Dievs mani varbūt nemīl vairs. или что Бог меня не любит. Jo vairāk ir tās situācijas, jo vairāk jau nākamajā situācijā Чем es jau больше sāku этих pasludināt par savu dzīvi ситуаций, тем pareizās больше я lietas. провозглашаю для своей Es jau жизни jūtu правильные viņas, вещи. Я ka уже Dievs ir чувствую, labs. что Viņš ir Бог ar mani. хороший, что Un Он šī со мной. situācija ir uz Эти labu. ситуации, Tāpēc, что ka они visas во благо. lietas Потому что все, tiem, kas mīl во Dievu, благо nāk тем, par labu. кто Бога любит. Tāpēc nebaidieties no Поэтому не pārbaudījumiem, бойтесь испытаний, nebaidieties iet uz priekšu не ar Dievu, бойтесь идти kustēties, вперед, двигаться, tāpēc, ka Viņš ir labs. потому что Он хороший. Un tad varbūt es nolasīšu jums pagaru rakstu vietu. Tas ir visiem ļoti labi zināmais 91. psalms no otrā panta. 90-й псалом. Tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi, kā putnu no ķērēja, cilpas pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nec nakts briesma, nec arī bultu, kas dienu skraida, nec mēra, kas tumsā lien, nec sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu 1000 krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Tiešām tu, ak, kungs, esi mans patvērums. Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Par lauvām un odzēm tu varēsi staigāt, tu samīsi jaunos lauvas un čūskas. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesaugs, tad es viņu paklausīšu, es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Nebūs, jā? Labi. Jā. Visi ļoti labi zina arī šo rakstu vietu. Vispār mēs visi ļoti labi zinām Bībeli šeit. Хорошо знают это место Писания, все хорошо знают Библию. Jā, bet tas, ko es gribu uzsvērt varbūt šoreiz šajā
šajā psalmā. То, на чем я хочу сделать ударение в этом псалме. Tur no sākuma ir ļoti daudz aprakstītas visas tās bēdas, Сначала там описано все вот kā это, Dievs mūs sargā, kā все Viņš эти mūs проблемы, izglāb un tā как Бог tālāk. нас спасает, как Он нас оберегает. Un pēc tam ir Потом rakstīts написано, tādēļ, ka Viņš man stipri pieķēries. потому что Он сильно ухватился за меня. Es viņu izglābšu. Я его спасу. Jo tad, kad, man liekas, savā kristietības sākumā, tā kā es jau stāstīju daudz reizes atkārtojos, tad, kad man likās, ka viss ir ļoti labi, В начале моего христианства казалось, что все отлично. Visi tie teikumi, kristīgie pieķerties Dievam, Все эти īstenībā es saprotu, ka viņi bija diezgan tādi, высказывания, что tādā līmenī, ухватиться за Бога, я понимаю, что это было на таком уровне, diezgan zemā līmenī. на низком уровне. Jo tad, kad ejot cauri tiem procesiem, ko es stāstīju jau, ka šos gadus visi gājām cauri, tad šī pieķeršanās Dievam, viņa ir pavisam citā līmenī. Это совсем на другом уже уровне, как ты хватаешься за Бога. Viņa ir tāda, ka viss mans prāts, mana būtība saprot, ka bez Dieva ir cauri. Это когда уже весь мой разум, все мое существо понимает, что без Бога со мной покончено. Un tā apziņa, ka bez Dieva ir cauri, varbūt tikai tādā vētrā, kā mācekļi bija laivā ar Jēzu, ka patiešām viss ir cauri. Что с тобой покончено, это только в такой ситуации, когда вот как ученики, которые были в лодке с Иисусом во время шторма. Tad, kad man bija labi, tad man galīgi nebija sajūta, ka viss ir cauri. Не было такого ощущения, что со мной покончено. Nemaz tā sajūta Dievam pieķeršanās nebija tik liela. Даже не было такого ощущения привязанности к Богу. Un tad Dievs saka, ka es viņu izglābšu un es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Бог говорит, я его спасу и прославлю его, потому что он знает мое имя. Tieši tas pazīst manu vārdu. Знает мое имя. Agrāk, kad es lasīju, vispār es Bībeli citādāk lasu jau. До этого, раньше я по-другому Библию читала. Ļoti interesanti tas. Kas pazīst manu vārdu. Agrāk man tas bija arī ļoti tāds abstrakts teikums. Для меня тоже это раньше было абстрактным таким. Знать его имя. Pazīt Bībeli, знать zināt, Библию, kas ir Dievs, Jēzus Kristus, знать, кто такой Бог, там, Иисус, Христос, Отец, Tātad Дух viņš mani Святой. paaugstinās, tāpēc, ka es pazīstu viņu. Jā, tas ir arī līdz kaut kādam līmenim. Он меня возвысит, потому что я его знаю, да, это до какого-то уровня. Bet īstenībā tā, kā es Dievu iepazīstu vētrās, Но так как я Бога познаваю во время бури, tas vispār to nevar salīdzināt. это вообще несравнимо. Kā? Un es pat ierakstīju dažus tādus Dieva vārdus. Jūs zināt, ka Bībelē Dievam ir vairāk par 100 vārdiem. Вы знаете, что в Библии Kā Dievs sevi sauc. у Бога больше 100 имен, как Он себя называет. Noteikti. Un pirmais, ko es uzrakstīju, Dieva vārds ir Emanuēls. И я хочу отметить пару имен. Это, во-первых, Иммануил. Un jūs zināt, ka Emanuēls nozīmē Dievs ir ar mums. Это означает Бог с нами. Un tad, kad man bija viss labi, man nebija šaubas, ka Dievs ir ar mums, Emanuēls. И когда у меня все было в порядке, не было сомнений, что Иммануил со мной. Tad, kad sākās liela vētra, Но когда пришел шторм, es iepazinu Dieva vārdu Emanuēls daudz dziļāk. я познала его имя Иммануил намного глубже. Un izejot cauri šīm vētrām, tad, kad tu pasaki Dieva vārdu, Когда ты tādu, проходишь kāds viņš через ir, бурю и tam uzreiz ir называешь pavisam cits svars Бога вот liekas. этим именем, это Jo другой вес вообще Tikai придает. izejot cauri vētrām, tu patiešām zini, redzi, jūti, Ты apzinies, ka viņš Проходя ir через бурю, ты Emanuēls. знаешь, проверяешь, чувствуешь, что он есть Иммануил. Un tāpat Dievs rīta zvaigzne, Утренняя звезда. Jūs zināt, Dievs Džahova Nisi, Džahova Džaira, ir Džahova ļoti daudz Nisi, Džahova vārdi. Dievs Džaira. nodrošinātājs, Бог Dievs man dziedinātājs, Dievs man atbrīvotājs, Dievs Искупитель, apžēlotājs, Dievs Бог mierinātājs. помилователь, Бог. Un es Искупитель. iepazīstu Dievu vārdu grūtībās. Es познаю iepazīstu, kā Имя šeit Бога rakstīts, в трудностях. viņš pazīst manu vārdu. Как Es тут написано, он iepazīstu. знает мое имя. Es sāku pazīt Dievu. Я познаваю, я его Vētrās. познаваю во время шторма. Un, kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, izraušu no tā un celšu godā. Когда он меня призовет, я его спасу. Ja jums ir vētras dzīvē, grūtības, smagumi, Если у вас pārbaudījumi, трудности в жизни, tad какие-то jūs испытания, iepazīsiet Dievu, вы iepazīsiet познаете Бога, viņa vārdu, Его имя, viņa labestību, Его viņa žēlastību благость, pavisam citos Его līmeņos. милость на другом уровне. Un te ir rakstīts, ka viņš izraus jūs no tām,
Написано, что Он вырвет тебя из всего un этого cels jūs godā. и возвысит вас. Un tas pēdējais, varbūt, ko es vēl pieminēšu, Последнее, что еще хочу упомянуть, tas, ko es arī lūdzu sākumā. то, о Es чем я уже молилась. varbūt nelasīšu vairs to rakstu Не vietu, буду bet читать это местописание. jūs zināt, ka Pēteris izkāpa no laivas Но un там, где iet pa Петр ūdeni. Петр pie Jēzus. выходит из лодки и идет к Иисусу. Tas ir arī diezgan kosmosains stāsts. Это тоже Jā. такая история космоса. Tāpēc, ka es iedomājos, ka tā ir realitāte. И Tā ir bijis pa когда я īstam, tas nav представляю, что это izdomājums. реальность, это не придумано, это реальная история. Это Un было mūsu такое. dzīvē arī tas ir bieži vien kā piemērs. И в нашей жизни это тоже часто пример. Arī tā kā izkāpt no laivas, tas ir pāriet citā, pavisam vēl dziļākā līmenī. Выйти из лодки — это еще, Staigāšanā ar Dievu. это вообще зайти на новый уровень вхождения с Ieiet Богом, pārdabiskajā. войти в сверхъестественное. Un jūs visi to stāstu zinat, un Вы lai знаете ieietu pārdabiskajā, tad Историю, чтобы войти в сверхъестественное. tas tiešām vienīgais, ko Jēzus Pēterim saka, ir skaties uz mani. Единственное, что Иисус Петру сказал, это «смотри на меня». Un tāpēc es lūdzu sākumā, ka Поэтому я вначале молилась. Es pēc sevis redzu, ka es tik daudz īstenībā esmu koncentrēta Я вижу сама по себе, uz šo realitāti, что я так много концентрируюсь на эту реальность, uz kaut kādām problēmām, на situācijām. какие-то ситуации, dzīvē, проблемы в жизни, в kalpošanā. служении. Un es, kā jau visu laiku pieminu, es esmu procesā, un Я, как уже все время говорю, я ir в labāk процессе, nekā bija, и со мной лучше, чем было. bet tāda sajūta, ka Dievs ved vēl dziļāk. Но такое ощущение, что Бог ведет Jo viņš еще grib mūs глубже, ievest потому что Он pārdabiskajā. хочет нас ввести в сверхъестественное. Un tur Dievs saka, neskaties uz apkārt, И skaties там uz Бог mani. говорит, не смотри вокруг, смотри на меня. Un tas ir tas, ko es mācos, Это то, чему я учусь. un ko es varu jūs iedrošināt. Я могу вас ободрить. Censties ar vien mazāk un mazāk skatīties pirmkārt uz sevi, Стараться все меньше и меньше смотреть, во-первых, на себя, bet skatīties uz Dievu. но смотреть на Бога. Arī tajos visos transformācijas procesos, Во время всех этих процессов трансформации, bieži, kad man nāk virsū arī depresija un baigi smagais когда stāvoklis, вот очень трудно, и вот приходит депрессия. kas īstenībā, ja jums tā notiek, es varu pateikt, tas diezgan demoniski. Если с вами такое происходит, я могу сказать, что это Dievā nav довольно-таки nekā демонически. negatīva. В Vispār. Боге нет Tā ничего kā vispār. негативного, ничего вообще. Mums dažreiz liekas, jo mūsu kristietība un viss kaut kur ir tāds. Иногда кажется, что... Bet es ticu, ka Dievs mūs kā draudzi, kā Kristus miesu ved uz kaut ko. Но я верю, что Бог нас как Jo невесту, как тело его Jo ведет Dievā nav куда-то. pilnībā nekā negatīva. В Боге нет Nevienas ничего негативного, mazākās negatīvās sajūtas, ни малейшего stresa, негативного baiļu, ощущения стресса, kaut kādas страха, nomāktības, depresijas vai депрессии или угнетения. Tas būtu absurds, ja Это varētu pateikt, absurd. ka tas tā ir. Если Dievu. сказать, что с Богом это так. Un es ticu, ka mēs visi esam tādā ceļā uz to. Я верю, что мы все в пути к этому. Un tā kā es patiesu ceļā galīgi, un tā kā man citreiz nāk tā depresija, tieši nomāktība, tieši kā es stāstīju, kad man tie procesi notiek. Es Когда вот ieraugu kaut приходит ko эта sevī депрессия sliktu. или угнетение, когда вот эти процессы, когда Un, я вижу в себе что-то плохое, Un vienkārši tas lepnums bieži vien ir tajā, и часто гордость в том, ka mēs pārāk skatāmies uz sevi. что мы слишком смотрим на себя. Vispār viens no depresijas tādiem, cik es esmu sapratusi, Насколько agrāk я es to поняла, baidījos teikt, Раньше я боялась это сказать, jo это tās bija говорить. manas domas. Это были мои мысли Bet только. es noklausījos vienu Boba Jonesa interviju, Но я послушала одно интервью un viņš с pateica Бобом tieši to Джонсом, pašu. и он сказал именно то же самое. Kad depresija īstenībā ir ļoti liels egocentrisms. Депрессия — это Эгоизм. очень большой Tā kā эгоцентризм, es ievēroju эгоизм. pēc sevis, tikko man nāk vairāk, ka depresija Я kaut kāda заметила по nospiestība. себе, как только приходит депрессия Es или sev jau угнетенность, agrāk es to nesapratu, tagad, kad es Раньше я не saprotu, es tajā понимала, mirklī cenšos sev atgādināt un теперь я понимаю, ieraudzīt. и я стараюсь в тот момент себе напомнить, Jo bieži vien tu neredzi to, ka tas tā ir. потому что часто ты не видишь, что это Ka так. tā tad es kaut kur pa daudz esmu vērsta uz sevi. Значит, я где-то смотрю слишком много на Un себя. es apzināti daru kaut ko, lai es sāku domāt vairāk par citiem. И я осознанно делаю какие-то действия, чтобы думать больше Vienkārši о других. neskatīties uz sevi tik Просто не ļoti. смотреть на Cik es себя. esmu slikta? Какая я плохая. Jo, kā jau es teicu, mēs visi esam slikti. Mēs Как я neviena уже nav говорила, taisna, мы neviena все nav laba. плохие, нет никого хорошего, доброго. Izklausās diezgan depresīvi. Звучит депрессивно. Tas labais ir Но tas, ka хорошее в
в том, tieši tas, ka Dievs ir labs. Un mums что nav Бог jāskatās хороший, uz tik что мы не ļoti должны jākoncentrējās uz смотреть sevi. на себя, концентрироваться на Pat себя. ne labā ziņā, cik mēs esam labi, Не tas на- varbūt tāds narcisisms Не на vairāk то, kādam, bet какие мы es zinu, ka хорошие. lielākajai daļai šeit, man liekas, ir tieši pretējais, ka mēs Но skatāmies uz sevi, cik С mēs нами esam здесь, наверное, nepilnīgi, наоборот, cik что мы mēs как esam раз slikti, видим, cik какие mēs мы esam tādi vai šitādi. неполноценные, какие мы Tad несовершенные, плохие, tā такие, atslēga ir сякие. tajā, ka Но ключ в том, mums nemaz nav jābūt. мы не должны быть. Mums ir tieši jābūt vājiem. Tas ir Kaspara vakardienas tēma, ļoti spēcīga tēma. Мы Нереально. должны быть слабыми. Nevis jābūt, bet, principā mēs tādi esam. Мы- Mēs katrs esam ar мы vājību, mēs есть katrs слабые, mūsos ir Мы со слабостями. kaut kāda netīrība, У нас ļaunums, есть sirds какое-то motīvi. Jā, зло, Dievs mūs maina, mēs какая-то esam procesā, bet нечистота. es šaubos, ka kaut kad mēs sasniegsim tādu, ka mēs būsim pilnīgi. Но я сомневаюсь, что мы es tiešām достигнем такого šaubos. уровня, когда мы будем совершенны. Tā Kristus līgava, kas ir baltā kleitā, es Я nedomāju, не ka tā думаю, что- šķīstā, tīrā Что līgava. невеста Иисуса par ko такая Bībele белая, runā. чистая вся, о чем Es Библия nedomāju, говорит. ka tas nozīmē, ka tas ir pilnīgi bezgrēcīga Я не draudze. думаю, что это означает то, что вот совершенно безгрешная церковь. Tāpēc, ka līgava baltā kleitā ir tā līgava, kura ir līgavainis. Потому что невеста в белом платье, она та, у которой есть жених. Un ir rakstīts, ka Jēzus mazgā savās asinīs un dara mūs baltākus nekā sniegs. Что Иисус омывает нас своей Un кровью man и liekas, делает нас tā белее līgava снега. pacelsies tieši tad, kad viņa sāks apzināties nevis savu И я думаю, что taisnību, невеста поднимется, когда paštaisnību, она поймет tīrību, svētumu, не свою bet tieši самоправедность, что Dieva она белая и чистая taisnību, viņa и святая, tīrību, viņa но его svētumu. чистоту, его Un, святость. un tāpēc ir tas, kad Jēzus teica, skaties uz mani. И поэтому Иисус говорил, смотри на меня. Neskaties uz to, cik tu esi slikts, Не смотри на nepilnīgs то, un какой kā ты tev nesanāk kaut несовершенный, kas vai ko. какой ты плохой, как у тебя не Tev nemaz nav получается. jāsanāk. Tev nemaz Это nav. у тебя не должно получаться. Tā kā Dievs ir tas, kas visu Бог dara. тот, который все Dievs ir делает. pilnīgs, Dievs ir labs, Бог Dievs ir совершенен, taisnīgs. Он хороший, Un tad, Он kad mēs праведный. skatāmies uz viņu, Когда мы смотрим на Него, arī pazūd negatīvās emocijas. Jo пропадают viņā nav негативные nekas эмоции, negatīvs. потому что Pazūd в нем depresija. нет ничего негативного. Nu, jā, es esmu tāds, esmu nepilnīgs Когда Dieva приходит bērns. депрессия, скажи, Bet ну да, Dievs ir я labs. есть такой вот Tāpēc, несовершенный Божье дитя, но Tāpēc Бог Jēzus благой. teica Pēterim, kad viņš Поэтому gāja, Иисус по говорил ūdeni, Петру, когда он шел по воде, skaties uz смотри mani. на меня. skatīsimies vairāk uz viņu. Давайте больше Un, смотреть на Него. ne tikai neskatīsimies uz sevi, Не только не будем bet arī смотреть es на domāju, ka себя. Dievs mūs aicina ar vien mazāk skatīties uz apstākļiem apkārt mums. Ну, я думаю, что Бог нас призывает и меньше смотреть на обстоятельства вокруг Tas нас. nenozīmē, ka mēs dzīvojam tā kā pavirši. Это не Mēs значит, darām что to, мы kas jādara, mēs cenšamies. Живем как-то. Vienkārši tā doma, ka mums nebūs tā, ka mums vienmēr sanāks. Nebūs Просто tā, ka mēs. не всегда у нас получится. Tas pats arī ar mums, ar mūsu sirdi. Также с нашим сердцем. Dievs mūs maina, un mēs cenšamies darīt labāko, ko mēs Бог varam. нас меняет, и мы стараемся делать лучшее, что Tā- мы можем. Tā vēsts par žēlastību, tas ir tā, ka tas nenozīmē, ka tagad es daru, ko es gribu, es Это весть grēkoju, о un vispār viss благодати, ir о милости. atļauts. Это не значит, что вот все разрешено, и я грешу, и все можно. Tas ir tā kā tāda garīgi nepieauguša bērna Это domāšana. такого незрелого Ja tev sludina par это žēlastību, tu uzreiz domā, ka es varu мышление darīt, такого ko es gribu. недуховного Es varu grēkot. ребенка, что вот если тебе говорят про Tā doma ir, благодать, ты ka можешь делать все, что ты mēs хочешь. darām labāko, Мысль ko в том, mēs varam что мы делаем лучшее, что мы visās можем sfērās. во всех сферах. Bet tā doma ir, ka mums nesanāks. Ну, Bieži понимать, vien что у нас mums по-любому не nesanāks. получится. Un tāpēc mūsu acīm ir jābūt vērstām uz И Jēzu. поэтому мы должны смотреть Jo на mēs ne Него. savā spēkā, Не в своей силе, bet viņa spēkā, а ne в savā Его силе, taisnībā, не в своей ne праведности, paštaisnībā, bet не viņa в taisnībā. самоправедности, а в Его праведности. Jā, tāpēc Jēzus saka, skaties uz mani. Поэтому Иисус говорит, взирая на меня, Un смотри на neskatīties uz меня, apstākļiem, не uz смотреть на problēmām, grūtībām. обстоятельства, трудности, Tas arī bija проблемы. varbūt citatē, mēs kaut kā vairāk pievērsos sev, iekšējiem procesiem, Я teiksim как-то tā. больше сделала ударение Bet, на себя, на tām vētrām. Bet внутренние. ir arī ārējās procesi. vētras, problēmas Но finansēs, есть и, конечно, такие visā, внешние проблемы, ar veselību, финансы, там, здоровье, такие ģimenē, бури такого рода, там, attiecībās. в отношениях, Tās в jau tā семье. kā vairāk ārējas, par tām es kaut Это kā как внешние, nepieskāros. вот этого я не коснулась. Un tur ir īstenībā tas pats. И там то же самое. Skatīties uz Jēzu, Смотреть uzticēties на Dievam, Иисуса, mācīties доверять saprast, Ему, ka Viņš ir labs jebkurā Учиться понимать, situācijā. что Он благой в любой ситуации. Draudze būs spēcīga
Церковь будет сильная, viņa sāks apzināties pilnībā, kam viņa pieder. когда она начнет осознавать, кому она принадлежит. Kamēr mēs Čijā to она? neapzināmies, Пока мы этого не un понимаем, mēs joprojām, tā kā, mums pašiem ir grūti no tā. нам самим трудно от Un этого. īstenībā mūsu pašu reliģija tur mūs gūstā. И наша религия держит нас в плену. Un mēs tā kā neredzam to Dieva spēku, jo mēs И мы не joprojām видим Божьей cenšamies силы, paši. потому что мы до сих пор стараемся сделать Paši сами. cenšamies negrēkot, mēs paši Sami cenšamies стараемся kalpot, не mēs грешить, paši служить, cenšamies būt labāki, mēs быть лучше. gribam būt Мы labāki. хотим быть лучше. Bet tad, kad es ticu, ka tas viss pazudīs un draudze būs pilnībā vērsta uz Но Jēzu, я верю, что это все пропадет, и церковь будет взирать только на jo Иисуса. tas ir tas īstais spēks, tā ir tā Вот в dzīvība. этом сила, в этом жизнь. Jā, amen, aleluja, slavu Dievam.